Arī pirms man piedzima meita, man bija pavisam cita dzīve, biznesa haizivis, viss kā tur pienākas un visādi MBA. Un tad man piedzima bērns un es sapratu, ak, Dievs, kaut ko šajā dzīvē es darīju nepareizi. Un man atklājas pilnīgi jauna pasaule, un es sāku mācīties par cilvēku kā tādu, par viņa fizioloģiju, no antropoloģijas skata punkta, kas ir cilvēks pēc savas dabas, pēc savas sugas, kādas ir vajadzības. Un šobrīd jau esmu bez 5 minūtēm Lietuvas Osteopātijas institūta absolvente. Līdz ar to skatos uz bērnu maksimāli holistiski, gan uz viņa ķermeni, gan uz viņa vajadzībām, gan uz viņa smadzeņu attīstību, gan arī uz mentālo stāvokli, jo viss ir sasaistīts un viss viens otru ietekmē. Un tad šodien es gribu izglītības puzlītes sadaļu ielikt tieši vietā, kur mēs runājam par to, kas tad ir tas bērns aptuveni vecumā, kad uzsākas skola. Jo mēs runājam par to, ko bērnam piedāvāt, kādos veidos bērnam to piedāvāt, bet kas tas bērns ir? Šī tēma ir tiešām milzīga, un mēs nevarēsim šeit izrunāt pilnīgi visu. Te mēs varētu nedēļu no vietas runāt, tas ir šausmīgi interesanti. Bet es jums esmu izvēlējusies dažus tādus ķirsīšus, kuri ir saistīti tieši ar skolas gaitām, ko mēs visbiežāk sasaistam. Un tad parunāsim par tiem. Sāksim mēs ar ķermeni. Un tad šeit ekrānā jūs varat redzēt 2 rentgenu uzņēmumus. Viens ir bērns aptuveni 7 gadu vecumā, un otrs ir pieaugušais. Vai jūs saskatāt atšķirības? Jā, jūs varat te pamanīt, kā plaukstas locītavas kauli ne tikai nav pārkaulojušies. Šeit mēs redzam 8 kaulus, tur mēs redzam 6. Ļoti daudz skrimšļaudu. Visi falangu savienojumi, vieta, kur dēlni savienojas ar falangām, ir ārkārtīgi mīksta. Līdz ar to šādai te plaukstei būs citādāks noslogojums tad, kad strādās muskuļi un cīpslas, piemēram, turot pildspalvu. Un kas šeit vēl ir svarīgi? Mēs parasti runājam 7 gadi tas, 8 gadi tas, 9 gadi tas. Bet īstenībā precizitāte ir tikai embrioloģiskās attīstības pirmajās dienās un nedēļās. Tur viss notiek pa stundām. Bet jo tālāk mēs esam no pirmajām dienām, jo plašāks ir normu koridors. Līdz ar to plauksta beidz attīstīties kaut kur ap 12 gadiem. Kādam 10, kādam 13 gados. Līdz ar to mēs nevaram pateikt, ka visiem bērniem 7 gados ir vienādi jātur pildspalva. Līdz ar to, ja jūs pamanat, ka bērnam sāp roka, ja nevar paņemt pildspalva normāli, ja sūdzās par kaut kādu diskomfortu, tad viņa rokai konkrēti šāda nodarbe šobrīd neder. Mugura. Protams, ka stāja, tas ir tas, par ko runā visās skolās strādā speciālisti, lai nodrošinātu to, lai bērniem būtu laba stāja. Ja mēs runājam par mugurkaulu attīstību, mugurkauls sastāv no daudziem skriemeļiem, 32, 33, un visi vecumā no 6 līdz 8 gadu vecumam aug strauji augstumā, platumā. Un starp katru skriemeli ir disks. Un tas nodrošina visai tai garai konstrukcijai ļoti lielu kustības apjomu. Tā kā jūs varat, cik daudz mēs varam izdarīt ar to mugurkaulu. Mēs varam saliekties, mēs varam rotēt. Un iedomājieties, ka šī struktūra arī nav pārkaulojusies līdz galam. Tā ir ļoti elastīga struktūra ar daudzām kustībām, un katru skriemelīti ar nākamo sasaista sīki mazmazītiņi muskulīši. Daudz, viņi veido tādu balansēšanu mugurkaulam. Un, lai šīs te mugurkauls spētu skaisti taisni šādā te plaknē attīstīties, viņam ir nepieciešama ļoti laba vide, kura noslogo pareizi visus muskulīšus mugurā, kura notur skriemeļus pareizajā pozīcijā. Līdz ar to spēlēties, rāpot, lēkāt, dzīvot aktīvu dzīvi un nekādā gadījumā nesēdēt piespiedu pozā 6 stundas uz krēsla. Tas ir diezgan taisns ceļš uz skoliotisko stāju. Tāpēc bērniem ir jābūt ļoti aktīviem šajā vecumā. Redze.
Acis, protams, ka ir nepieciešamas, lai mēs spētu lasīt, un šeit, principā, uz 7 gadiem jau ir attīstījusies acu koordinācija, binokulārā redze ar abām acīm vienlaicīgi, spēja, akomodācija ir pārslēgties no tālumu uz tuvumu un atpakaļ, kā arī diezgan nobrieduši visi centri smadzenēs, kuri atbild par redzes uztveri. Tā kā mēs redzam ar acīm, bet šeit pakausī mums ir visi centri, kas atbild par redzes interpretāciju. It kā jā, mēs esam gandrīz sasnieguši pieaugušo spējas, bet tas vēl nav nostabilizējies. Un vienam bērnam tas būs nostabilizējies 6 gados, citam varbūt tuvāk 9. Līdz ar to jau var pamanīt to, ka bērns sāk saspiest acis, izrādīt diskomfortu, runāt, sudzēties par galvas sāpēm. Bērnam šī slodze ir pa lielu. Jo vispār šajā vecumā, lai nostiprinātu visas tās redzes spējas, ir nepieciešama daba. Jo dabā mēs redzam tālumā, mēs redzam tuvumā, mēs skatāmies uz objektiem, kuri kustās, mēs atšķiram kontrastus un dažādas krāsas, un tas palīdz skaisti nostabilizēt visu to sistēmu. Bet bērniem nereti pāragri ir uzlikta slodze, kad ir jāveic mikrokustības ar lielu sasprindzinājumu ilgu laiku, pārslēgties starp vienu burtu uz nākamo. Tā ir mikrokustība, kuru dabā ir ļoti grūti sastapt tādā koncentrētā veidā un tik ilgi. Un līdz ar to bērnam var rasties kaut kāds diskomforts, un ja tas ir, tad ir jāpiemeklē bērnam individuāla spēja lasīt, lielāki burti, cits veids, kā to darīt, ne A4 ar šitādiem burtiņiem. Tā, lai bērns justos ar to komfortā, savā attīstības posmā. Vēl ir smadzenes, par šito šeit jau bija runāts. Zane pieminēja šo momentu, un es pastāstīšu. Par smadzenēm var runāt tiešām daudz. Paņemšu vienu momentu. Use it or lose it. Tas attiecas uz sinaptisko retināciju. Skan šausmīgi sarežģīti, bet tas ir ļoti vienkārši. Bērns dzimst ar visām smadzeņu šūnām, kas jau būs pieaugušajā vecumā. Šūnas vairs nevairojas. Bet smadzeņu apjoms un attīstība notiek uz tā rēķina, ka tās šūnas aug garumā un savienojas savā starpā. Pilnīgi viss, ko bērns pieredz pirmajos gados, ir ierakstīts šajos savienojumos sinapsēs. Un to veidojas tik ļoti daudz, ka apjoms ir 2 lielāks nekā paliek pieaugušajiem. Tā kā dārznieki zina, ka no sākuma mēs iesējam daudz, un pēc tam mēs bišķiņ paravējam, lai paliek tikai stiprākie. Šeit process ir precīzi tāds pats. No sākuma ir ierakstīts viss, ko bērns piedzīvo savā dzīvē, un šeit arī ļoti liela loma ir tam, ko bērns piedzīvo. Kādi ceļi veidojas, kādas smadzeņu sadaļās, kuras atbild par trauksmes regulāciju, vai sadaļās, kuras atbild par emocionālo regulāciju, par intelektuālām kapacitātēm vai jušanu. Un pieņemsim, ja bērns katru dienu dīlo ar stresu, ar uztraukumu, ar kritiku, tad viņam izdzīvošanas ceļš būs šoseja. Un varbūt uz radošumu tur tāda maza teciņa, kādreiz mēs tur pāris reizes nedēļā, varbūt uz minūtīti aizējam. Un tad retinācija ļoti aktīva ir 6-8 gadu vecumā, un pēc tam 12 plus arī gadi. Un tad sanāk, ka tur šosejas ir stiprinātas un teciņas ir izņemtas. Līdz ar to tā ir mūsu atbildība saprast, kādos apstākļos atrodas bērns, ko viņš pieredz un kas būvē viņa šosejas, un kas paliek kā taciņa un būs izņemts ārā. Vēl bērni atšķiras. Tas nav nekāds pārsteigums. Mēs katrs atšķiramies ļoti individuāli, bet, protams, kā ir arī 2 lielas grupas. Šeit jūs redzat meiteni un puiku. Ja mēs pasakam, ka visiem bērniem 7 gados ir jāsēžas pie galda un iedodot viņiem vienādus apstākļus, mēs varam sagaidīt vienādu rezultātu. Deņifigā nebūs tas. Tāpēc, ka puikām jau no agra vecuma vidēji ir daudz vairāk testosterona nekā meitenēm. Puikām ir jākustās, viņu ķermenis kliedz. Man ir jābūt skaļam, man ir jābūt ātram, man ir jāapgūst intensitāte šajā dzīvē. Un meitenes kā reiz otrādi, viņām ir vairāk tendence uz
kontakta būvēšanu, uz lomu spēlēm, uz sarunām. Un tad līdz ar to meitenes ir veiksmīgākas skolā, mēdz būt, tāpēc, ka tiešām viņiem vienkārši skolas prasībām bišķiņ atbilstošāka vide fonā. Bet bērni ir dažādi, arī ir meitenes skaļas, ātras, drosmīgas, un arī ir puikas mākslinieki. Līdz ar to mēs varam saprast to, ka viņi ir ļoti atšķirīgi, un mums ļoti individuāli jāpaskatās uz to, kādos apstākļos mēs varam maksimizēt tā bērna potenciālu. Atslēga uz veiksmīgām mācībām no smadzeņu puses ir spēle. Tajā bērns iegūst atbilstoši noslodzi rokām, atbilstoši noslodzi acīm, atbilstoši noslodzi mugurkaulam ar visām kustībām, kā arī caur spēli un interesi un aizrautību bērni iegūst ļoti daudz pieredzes, kura ir ierakstīta sinapsēs. Un kā te bija jautājums par atmiņu, un kā tad to netrenēt, ja nelasīt vēstures grāmatas? Tieši šeit ir arī atbilde. Ja mēs izlasam vēstures grāmatu, mums aiziet aptuvens sinapšu daudzums, kas būs atbilstoši grāmatai. Bet ja mēs esam pataustījuši, ja mēs esam paskatījušies, ja mēs esam izrunājuši to, tā pieredze ir daudz bagātīgāka, un tad rezultātā sinapšu ceļš būs daudz lielāks uz to tēmu, kura bērnam interesē. Un caur spēli zinošs pieaugušais var viņam to iedot. Un tad pēdējais slaids, kuru es nevaru iekļauties laikā, bet ļoti īsi kopā ar pieaugušo. Atkal atgriežoties pie tām pašām smadzenēm. Bērniem aptuveni 7 gadu vecumā ir aptuveni 90 līdz 95% no smadzeņu apjoma. Viņiem kaut kas iztrūkst. Un viena no lietām, kura ir vēl diezgan vāji attīstījusies, ir šī te prefrontālā garoze, kura atbild par emociju regulēšanu, uzvedības kontroli, un to viņi aizņemas, viņi outsourco no pieaugušiem, kuri spēj palīdzēt saprast, kas šodien ar mani notiek, kā es varu atrisināt šo situāciju. Un tas ir tas, ko pieaugušais var bērnam dod apmācību procesā. Līdz ar to mēs nedrīkstam bērnu pamest. Rekur tava grāmata, rekur tavs uzdevums, dari to. Ir jābūt absolūti drošai videi, kura starp citu arī var iedot to fonu, lai izvēlētos, kuri ceļi būs attīstība. Ja mēs esam drošībā, mēs varam runāt par radošumu. Ja mēs neesam drošībā, mēs domāsim par izdzīvošanu. Atkal, kur tā šosei aizved? Tad drošie pieaugušie gidi, skolotāji ar lielām sirdīm, tas ir tas, kas nepieciešams bērnam agrā vecumā. Un paldies par jūsu uzmanību!